Sveicināti Latvijas televīzijas ziņas 6 vakarā. Valdība veidojošās partijas beidzot nolēmušas nopietni pievērsties jautājumam par nākamo valsts prezidentu. Šodien nolēmts, ka pēc 2 nedēļām koalīcijā pirmo reizi kopīgi apspriedīs iespējamos kandidātus un to vai uzrunāt pašreizējo prezidentu Valdi Zatleru atkārtot kandidēt uz šo amatu. Es nedomāju, ka mums uzreiz pēc 2 nedēļām būs vienošanās par konkrētu kandidātu, kaut arī tas nav izslēgts, tas, protams, būtu par pozitīvu, bet jebkurā gadījumā tad mēs sākam šo jautājumu skatīt. Bet tas viens scenārijs varētu būt, ka jūs vispirms noskatot valsts prezidenta vietu esošā vai? Neapšaubām, esošais valsts prezidents, manuprāt, ir ļoti nopietnas pretendents uz amatu, un, protams, arī viņa jautājumu viedoklis būs jānoskaidro. Pašreiz gan nav nekāda indikāciju, ka prezidenta kungs atteiktos kandidēt vai kaut kā tam līdzīgi. Manuprāt, šāda indikācija nav. Arī ZZS frakcijas vadītājs Augusts Brigmans atzina, ka pats personīgi Zatleru uzskata par primāro kandidātu, taču frakcijas iekšēnē esot arī citi viedokļi. Piebildīšu, ka Saeimas priekšsēdētāja Solvita Ābolteņa nolēmusi rīt plašāk informēt par savu iniciatīvu veidot īpašu valsts prezidenta amata kandidātu vērtēšanas sabiedrisko padomi, lai tādējādi prezidenta ievēlēšanas procesu padarītu atklātāku un demokrātiskāku. Bet pašreizējais valsts prezidents Valdis Zatlers trešdien iepazīstinās ar priekšlikumiem satversmes grozījumiem, kas paplašinātu prezidenta pilnvaras. Priekšlikumus izstrādājusi Konstitucionālo tiesību komisija, kurā apvienot Latvijā labi pazīstami juristi. Kādi ir viņu ierosinājumi, skaidro Karina Rubene. Par satversmes reformas nepieciešamību tiek runāts jau kopš 1922. gada, kad to pieņēma. Tā šodien saka Konstitucionālo tiesību komisijas locekļi, kuri iesniedza prezidentam savus priekšlikumus. Vairums Latvijas iedzīvotāju domā, ka daudzas problēmas mūsu valstī automātiski atrisinātu tautas vēlēts prezidents, taču tāda secinājuma komisijai nav. Gatavojot viedokli, auditējot šo problēmu būtību un sakni, mēs nonācām pie viennozīmīga secinājuma, ka prezidenta ievēlēšanas kārtības maiņa nevar mainīt tos trūkumus un tās problēmas, kādas pastāv sabiedrībā. Jo ir vairāk apsvērumu. Pirmkārt, tie paši vēlētāji, kas ievēl Saeimu, vēlētu valsts prezidentu. Mūsu ievēlētie deputāti faktiski arī izvēlās prezidentu. Priekšlikumi tapuši esošajai parlamentārajai sistēmai un galvenokārt skar labāku kompetenču sadali starp prezidentu, Saimu un ministru kabinetu. Tā piemēram, lai uzlabotu valdības sastāva veidošanas procesu, komisija iesaka nominētajam premjeram, pirms viņš iet uz Saimu, konsultēties ar prezidentu un uzklausīt viņa vērtējumu par ministru amatu kandidātiem. Tāpat komisija pievienojas viedoklim, ka valsts prezidentam jāuztic valsts kontroliera, Latvijas bankas prezidenta un tiesību sarga amata kandidātu izvirzīšana. Tas jau nav pirmo reizi, kad šī procedūra saskarās ar acīm redzamiem trūkumiem, novēlotu kandidātu izvirzīšanu vai savukārt arī sasteigta citu kandidatūru apspriešana, ka pietrūkst laika izvērtēt. Atlaist valsts prezidentu šobrīd var ar 2/3 Saimas deputātu balsu vairākumu. Pēc komisijas domām arī tas būtu maināms. Tas ir pilnīgi pareizi attiecībā uz ministru prezidentu, ka ministru prezidentu var atlaist politiski iemeslu dēļ. Bet tas nav pareizi attiecībā uz valsts prezidentu. Un tādēļ mēs domājam, ka ir nepieciešams noteikt valsts prezidenta konstitucionālo atbildību. Konstitucionālā atbildība nozīmē to, ka valsts prezidentu var atlaist īpašā procedūrā, ja ir īpaši juridiski konstatējami iemesli. Kā šie priekšlikumi varētu izskatīties konkrētā redakcijā satversmes grozījumiem, pats valsts prezidents prezentēs trešdien. Un ja komisijas ieteikumi tiks ņemti vērā, tad spēkā grozījumi stāsies tikai pēc tam, kad tiks pārvēlēts jauns prezidents. Karina Rubene, Latvijas televīzija. Tam, ka valsts prezidenta Valdis Zatleru vasarā ievēlēs uz 2. termiņu, pašlaik garantijas nav. Arī viņš pats vēl nav devis skaidru atbildi, vai atkārtotai kandidēšanai uz šo amatu piekristu. Taču valsts nekustamie īpašumi pašlaik nemeklē viņam mājokli, ar kuru valstī jānodrošina Zatlers nepārvēlēšanas gadījumā. Kāpēc tā? Skaidroja Liena Barisa.
Eks-prezidentiem Guntim Ulmanim un Vairai Vīķei Freibergai dzīvokļi pēc prezidentūras beigām tika nodrošināti šajā namā Brīvības ielā. Taču vēl kādas brīvas dzīvojamās platības, ko varētu piešķirt arī šā brīža prezidentam Valdim Zatleram, tur vairs nesot. Tāpēc jau 2009. gadā valsts nekustamie īpašumi apzināja gandrīz 20 dzīvokļus citos namos, kurus varētu piedāvāt Zatleram pēc prezidentūras termiņa beigām. Taču pēc prezidenta kancelēs ierosinājuma valsts finansiālās situācijas dēļ šie meklējumi tika apturēti. Turklāt joprojām nav arī skaidrs mērauklis, kādai jābūt eksprezidenta dzīvesvietai. Ja meklētu ko līdzvērtīgu bijušo Latvijas prezidentu dzīvokļiem, tam būtu jābūt aptuveni 230 kvadrātmetru lielam Rīgas vēsturiskā centra teritorijā, taču oficiāli kritēriji nav atrunāti. Mēs vēlamies, lai šo jautājumu atliktu līdz tam brīdim, kamēr valstī tiek noregulēti normatīvi akti, kas nodrošina valsts prezidenta darbības kārtību, tātad nodrošinājumu. Tas saistīts ar valsts prezidenta darbības nodrošinājumu likumu sakārtošanu, pieņemšanu Saeimā, un tas saistīts ar ministra kabinetā izstrādāto kārtību tālāk, kā nodrošināt valsts prezidentam sociālās garantijas. Minētais likums pieskaitāms pie iepriekšējās Saeimas nepadarītajiem darbiem. Tagad parlamenta juridiskajā komisijā solās pie tā ilgi vairs nekavēties. Šajā nedēļā mēs skatām šo likumprojektu. Es domāju, ka tas tiks akceptēts un pēc tam tas tiks virzīts tālāk uz Saeimu. Savukārt pēc likuma pieņemšanas Saeimā uz tā pamata ministru kabinets jau varēšot sākt detalizētu noteikumu izstrādi. Tikmēr valsts nekustamo īpašumu aģentūra nogaida un komentārus nesniedz. Tajā gan atzīst, ka dzīvokļa atrašanai būs nepieciešams laiks, tāpēc vilcināšanās nesot vēlama. Piebildīšu, ka bez dzīvokļa eksprezidentiem valsts nodrošina auto, personīgo sekretāri un pensiju 50% apmērā no algas. Jaunajos grozījumos tiek diskutēts arī par apsardzes nepieciešamību, taču vēl nav izlemts, vai tā būs obligāta vai pēc izvēles. Liena Barese, Ivans Milovs, Juris Rītiņš, Latvijas televīzija. Izmantojot internetu iespējas tautas skaitīšanā jau saskaitījušies vairāk nekā 650 000 Latvijas iedzīvotāju. Centrālā statistikas pārvalde informēja, ka internetā iegūtā informācija vēl tiks precizēta un šonedēļ tiks apzinātas tās personas, kuras saskaitītas vairākas reizes, kā arī precizētas adreses, uz kurām skaitītājiem nebūs jāiet. Statistikas pārvalde norāda, ja tautas skaitīšanas veidlapa nebūs aizpildīta par visiem mājsaimniecības locekļiem, skaitītājs apmeklēs konkrētu adresu un precizēs informāciju. Arī tad, ja aizpildītajās anketās tiks atklātas būtiskas nepilnības, iedzīvotājs lūgs precizēt sniegto informāciju. Zemestrīces skartajā Japānas atomelektrostacijā Fukushima 1 nogrānis vēl viens sprādziens, tajā ievainoti 11 cilvēki. Amatpersonas norāda, ka radiācijas līmenis reaktora apkaimē nav ievērojami palielinājies un aicina iedzīvotājus saglabāt mieru. Tikmēr glābēji meklē izdzīvojušos cunami nopūstītajos reģionos. Stāsta Toms Pastors. Virs atomelektrostācijas Fukushima 1 jau otro reizi 3 dienu laikā pacēlies milzīgs dūmu mākonis, ko izraisījusi ūdeņraža uzliesmošana. Tomēr arī šoreiz reaktora apņemošā dzelzbetona struktūra palikusi neskārta. Radiācijas līmenis nav būtiski pieaudzis un joprojām ir ievērojami zemāks par pieļaujamo normu. Radiācijas apjoms ir niecīgs. Lai gan tika veikta iedzīvotāju evakuācija no apkārtnes, tas tika darīts, lai nodrošinātu sabiedrības drošību varbūtības, un es uzsveru varbūtības gadījumā, ja noplūstu radioaktīvais materiāls. Jāsaprot, ka piesardzības nekad nevar būt par daudz. Taču neilgi pēc otrā sprādziena tika saņemtas citas sliktas ziņas. Piepildījušās vakar izteiktās bažas un pārstājusi darboties jau 3. atomelektrostācijas reaktora dzēsēšanas sistēma. Inženieri gan uzsver, ka situācija tiek kontrolēta. Kopumā vismaz 160 Japānas iedzīvotāji tikuši pakļauti paaugstinātam radiācijas līmenim. Turklāt ASV armija paziņojas, ka tas reģistrēts arī glābšanas darbos iesaistītiem karavīriem. Tāpēc no reģiona atsauks piekrastē novietotais aviācijas bāzes kuģis, kurš palīdzēja uzturēt helikopteru satiksmi. Tikmēr cunami skarto reģionu sāk apmeklēt to iedzīvotāju. Viņu skatam pavērs pilnīga postaža. Laikā, kad sākās zemestrīce, 52 gadus vecā Mitsuko Kimesava metās uz savu nedrošo dzīves vietu, lai paglābtu savu dēlu. Kad viņi tur nokļuva, māju ieskāva viļņi.
Es domāju, tas ir viss. Bija tāda sajūta, ka kāds cenšas zem kājām izraut zemi. Domāju, ka vilnis mūs aizslaucīs kopā ar visu māju. Es ieslīgu panikā un saķēru dēla roku. Visu nakti bijām iesprostoti. Nākamajā dienā saucām palīgā un mūs sadzirdēja garām gājēji. Tomēr ne visi paglābās kā Mitsuko un viņas dēls. Oficiālais tsunami bojā gājušo skaits pieaudzis līdz 1500, taču visticamāk patiesais dzīvību zaudējušo apjoms varētu būt pat 10 reizes lielāks. Un laiks nav glābēja pusē. Kamēr vien būs kaut mazākā cerība, mēs meklēsim izdzīvojušos. Toms Pastors, Latvijas televīzija. Un jaunākās ziņas no Japānas liecina, ka kodoldegvielas stieņa zemestrīces bojātās atomelektrostacijas Fukushima 1 otrajā reaktorā atkal nonākuši saskarē ar gaisu, vērojot bailes par iespējamo stieņu izkušanu. Spiediens reaktorā pēkšņi pieaudzis, kad nejauši tika izslēgts gaisa manometrs, tā vēsta Japānas sabiedriskā televīzija. Un pirms brīža arī kļūst zināms, ka Japāna oficiāli lūgusi Starptautiskās atomenerģijas aģentūras palīdzību krīzes risināšanai valsts atomstacijās. Savartavu palīdzībā smagi cietušajai Japānai gatavs sniegt arī mūsu valsts. Latvijas Sarkanais Krusts aicina iedzīvotājus ziedot naudu, bet valdība varētu lemt par glābēju sūtīšanu. Lai noskaidrotu, kāda veida palīdzība no Latvijas būtu visnoderīgākā, ārlietu ministrs Ģirds Valdis Kristovskis rīt tiksies ar Japānas vēstnieku. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir gatavs uz Japānu nosūtīt 10 glābēju vienību cilvēku meklēšanai un glābšanai no gruvešiem, bet no valsts materiālo rezervi resursiem zemestrīces un tsunami izpostītiem reģioniem varētu nosūtīt medikamentus, nestuvas un segas. Atgādināšu, ka pērn zemestrīcē cietušajai Haiti Latvijas iedzīvotāji saziedoja 3200 latu, bet valdība atvēlēja 53 000 latu pilsētu atjaunošanai un holēras epidēmijas ierobežošanai. Un par notikumiem Japānā šodien arī plašāk raidījumā 100. pants. Vairāk zinās stāstīt kolēģis Gundars Rēders. Jā, labvakar. Mēs nezinām, kā varētu beigties kodola krīze Japānā, bet kā tas var ietekmēt cilvēku drošību un veselību, dzīvību ne tikai Japānā, bet arī citviet pasaulē, cik moderni bija Japāņu reaktori. Un vai mēs varam un kādas paralēlas var vilkt ar to, kas pirms 25 gadiem notika Černobiļā. Atceramies arī, ka veseli trīs atomstaciju projekti dažādās attīstības stadijās ir tepat netālu no Latvijas robežām. Mūsu saruna šovakar 8:00 ar enerģētikas ekspertu, bijušā enerģētikas komisāra Andra Piebalga padomnieku Juru Ozoliņu 8:00, un arī jūs varat uzdot savus jautājumus. Lībijas līderim Muamaram Kadafi lojālie spēki arvien aktīvāk bombardē nemiernieku kontrolētos apgabals valsts austrumos. Savukārt nemiernieki ziņo, ka viņiem izdevies no jauna iegūt kontroli pār strateģiski nozīmīgo naftas pārstrādes pilsētu Bregu. Tikmēr diplomātiskajā frontē Francija uz tikšanos Parīzē aicinājusi pārējo lielā astoņnieka valstu pārstāvis, lai pārunātu nepieciešamību izveidot lidojumu lieguma zonu Lībijas gaisa telpā. Francijas ārlietu ministrija uzsver, ka lielvalstīm nekavējoties jāvērš pret Kadafi spēku barbarismu. Lielbritānijas ārlietu ministrs atzīst, ka Kadafi noturēšanās pie varas būtu Lībijas murgs un valsti padarītu par starptautiski izstumtu. Citas spēcīgākās valsts aicinājumu aktīvi vērsties pret Lībijas diktatoru pagaidām vērtē atturīgi. Zviedrijā sākt oficiālu izmeklēšanu saistībā ar Āzijas sezonālo viestrādnieku apkrāpšanu. To vadīs cilvēktiesību un sociālās atbildības uzraugs Svedvačs. Dienesta uzmanību piesaistījusi medijos iztirzātā informācija par viestrādniekiem, kuri Zviedrijā ierodas, lai lasītu meža ogas, taču darba devēja rīcības dēļ neko nenopelna un pat ieslīgst parādos. Par to Zviedrijā runāts vairākus gadus, un pērn tika panākt vienošanās par minimālās mēneša algas aptuveni 1300 latu noteikšanu ogu lasītājiem. Taču darba ņēmēji aizstāvi uzsver, ka